Sveiki! Gribu padalīties ar nelielām pārdomām par to, kā cilvēki nenovērtē paši savus spēkus, plus arī nenovērtē to, cik īstenībā daudz kas apkārt ir visai šmucīgs un draņķīgs un ar ko varbūt vajadzētu drusciņi pastrādāt. Ja mēs paskatāmies uz jebkurām tradicionāli vēl maģiskā veidā domājošām sabiedrībām vai arī daudzās reliģijās, kā hinduisms, piemēram, vai, tas, protams, ir ļoti plašs jēdziens, īstenībā hinduisms, tas, ko sauc par hinduismu, sastāv no ļoti dažādiem veidiem. Vai arī pat reliģiju ietveros cilvēki kopumā dara kaut ko sevis dzīves uzlabošanai, var teikt, katru dienu. Varbūt pat, ja ne katru dienu, bet, bieži, katru otro dienu kaut kas sanāk, Vai tā būtu lūkšana, piemēram, no rīta tur vai pirms ēdienreizes svētīšana tā kā, vai pateikšanās, vai tā būtu, bet tās, ko sauc par mājticības izpausmēm, bet nevis, piemēram, tā kā nolieguma formā, kā nedrīkst to, nedrīkst šito, bet izdarīt kaut ko labu, kaut kādu sīku lietiņu, piemēram. Man ir viens paņēmiens, kad es gatavoju kaut ko, kur jebkādā veidā tad tas varētu piestāvēt, ja? Es ielieku vismaz vienu lauru lapu. Tādēļ, ka man ir labas attiecības ar lauru lapu enerģiju un visur uz upās sautējumos, pat, visur, kur īstenībā kaut kādu vienu mazu lauru lapiņu parasti, bet nekādu īpašu tik daudz to aromātu nepiedod, pat tur, kur liktos, ka varbūt nepiestāv. Tas ir sīkums, kur vienkārši es ielieku specifisko domu, kas man asociējas ar lauru lapām. Un es īpaši neko nedaru, es nerunāju kādus vārdus, es vienkārši ar to vienu mazo domiņu, ka tas ir tāpēc, jo man ir specifiska lieta, ko es gribu ar to panākt, kas citiem varbūt pilnīgi citādāk, jo es liku kaut ko citu klāt. Es tur ielieku to lauru lapu. Un piemēram, kad mēs skatāmies arī uz latviešu tradīcijām vai par to, kā tiek aprakstīts, kā senāk bija, tās bieži bija sievietes, bet arī ar kaut kādām lietām saistībā, tie varēja būt arī vīrieši, pirms ar zirgiem saistīts vai kas, kaut kur iesēja kaut kādu mezgliņu. Kaut kam pārvilka krustu, slīpo krustu droši vien. Pateica kaut kādus pāris vārdus. Kaut ko izdarīja, kaut kur kaut ko nolika, kaut kur, tādi absolūtākie sīkumi, kas kādam var asociēties ar vienkārši tradīciju vai ar stulbu mājticību. Taču, tas ir tik vienkārši, kur ir tava domāšana, tur ir tava enerģija. Un visas šīs sīkās lietas, viņas vienkārši katru reizi atgādina visumam, es vēlos to un šito. Kas parasti ir visparastākais pārticība, aizsardzība, veiksme, mīlestība, ko katrs grib, un pēc kaut kādas pārticības, veiksmes vai veselības, vai kā nekad nav par daudz šo labo lietu. Un kad es skatos uz cilvēkiem, kuriem ir zināšanas un kuri ir veltījuši laiku, un viņi neko nedara, neko. Burtiski neko. Tad man ir jautājums tiešām, tas ir kā iziet ārā uz ielas, es parasti vienmēr tā kā saku, daudziem no viņiem ir tās bailes, ka viņi izdarīs kaut ko nepareizi, pēc viņi nedara neko. Jā, protams. Ja tu klausies, un tu droši vien klausies, jā, tas ir par saistībā ar mūsu sarunu. Es te vienkārši
Jā, tas ir saistībā ar konkrētu sarunu, bet tas ir, par ko es jau sen runāju. Maģija ir kā iziet uz ielas. Tas nav bīstamāk, bet kā pilsētā iziet uz ielas, kur var tevi notriekt, var kaut kas slikts būt, kāds var aplaupīt, bet vai mēs tāpēc neiesim uz ielas? Bet es pateikšu vienu lietu, kas ir ļoti svarīga. Ja jūs esat pabāzuši savu degunu ārā un paskatījušies kaut kādā maģiskajā vidē, kaut ko esat padarījuši, kaut kādu, vismaz. Nu, ne tā kā 3 reizes tur kaut ko, nezinu, drusciņi, ja? Bet, jūs esat pietiekami mācījušies, kaut ko tomēr esat mēģinājuši. Jums neredzamā pasaule pievērsies uzmanību. Vairāk nekā citiem. Un jā, tie citi arī savas nezināšanas dēļ, tas ir tā kā cilvēkam iet resietām acīm ārā uz ielas. Cilvēkam, kurš nav akls, īsti nemāk tā kā, viņš tādā citā dzīvē, ja, tā kā, kas neatiec uz maģiju un visu kaut ko tādu. Cilvēks ir redzīgs, bet kopumā viņš iziet kaut kādā šajā neredzamajā pasaulē tā kā ar esietām acīm. Kaut ko jau izdarīt, tu vari kaut kā, tu tur mēģini tik tām ielām pāri, bet tu neesi īsti radis, un var iemācīties staigāt apkārt ar esietām acīm, bet ļoti daudz, kas tiks palaists garām, bīstamība palielinās. Vai tā vajadzētu darīt? Un te ir tas, ka, ja jūs tagad sabaidaties, ārprāts, es kaut ko padarīju maģisku, tātad man tagad šī neredzamā pasaule pievērsies uzmanību. Tad es tagad kādu laiku pilnīgi neko nedarīšu, es labāk vispār atsakos. Par vēlu. Es vairs nestrādā. Tādēļ, kā ir cilvēki, kuri vienkārši dzīvo ar esietām acīm, bet viņi iemācās tā dzīvot. Un tie ir daudz attīstīti materiāli, kuri vienkārši nekad nav vispār pievērsušies tam. Un vai pat, ja ir, viņi ir sapratuši, tā kā, tas ir bijis īslaicīgi, un viņi ir pilnībā sapratuši, ka tās ir muļķības. Vai arī tie cilvēki, kur varbūt ir, parasti audzināti reliģiski vai kaut kādā veidā ar kaut vai šīm pašām mājiņticības tradīcijām vai ko, kam viņi senāk ir ticējuši, bet viņiem notiek pilnīgi personības pārmaiņa, viņi pilnībā pāriet absolūti neticību. Tas īstenībā viņus pasargā. Bet vai jūs tā varat, vai jūs jūtaties, ka jūs varētu atteikties, jā, es to saprotu, jūs varētu neko nedarīt, jūs varētu par to nedomāt, jūs varētu mēģināt izlikties, ka pastāv tikai materiālais, bet jūs īstenībā tam neticat. Jūs ticat tām lietām, ka pastāv. Ka pastāv maģija, ka pastāv gari, ka pastāv kaut kādas ietekmes, kaut kādas enerģijas mums te. Viss, ar to pietiek, lai jums pievērš neredzamā pasaule uzmanību. Tā uzmanība var būt dažādi, jums būtu ļoti pozitīvi, jums var pieteikties gari pavadoņi, pat ja jūs to varat nezināt. Jums var nākt palīgā dievības, tikai tāpēc, ka jūs viņiem patīkat, pat tad, ja jūs viņām nepievēršat uzmanību. Bet ja jūs, piemēram, esat tādā stāvoklī, ka jūs ticat šīm lietām, varbūt pat ne 100%. Jo, tā ticēšana mums ir tāda, mums ir cita, rietumu sabiedrībā mums ir cita veida ticēšana, nekā ir cilvēkiem, kuri, piemēram, viņi tiešām ar absolūtāko pārliecību, piemēram, iet pie kaut kāda ciema šamaņa, un absolūti, pilnīgi tā kā fizikas likumiem, tā kā sagaidot, ka saule rīt uzausīs, viņa tic, ja, ar tādu ticību. Mums rietumos īstenībā ir ļoti grūti ar to, mums nav tāda veida, mums ir cita veida domāšana. Un pat cilvēki, kas ar to nodarbojas, tā kā es, kas visu dzīvi ar to nodarbojas un kas ir redzējuši simtām lietu izpildamies un visam notiekam, man ir cita veida, man ir šī rietumnieciskā domāšana, sevišķi tāpēc, ka es esmu audzināta kā agnostiķa. Man vecāki bija tādi, kuri teica, kaut kas jau varētu būt, bet vispār viņiem, pilnīgi, es nesaskāros ne ar ko reliģisku, ne ar ko tā kā maģisku vai kaut ko tādu.
nebija tāda stingra noliekšana, ja? Bet man, tā kā agnostiķi audzināja, ja? Man nebija tas ieaudzināts. Varbūt kādam ir, ja? Ja ceļš reliģiskā ziņā, bet man nebija. Un es pati tā kā meklēju šo savu ceļu, un es sāku ticēt tām lietām, un man radās šī te vilkme tam pretī. Man atceros, māte prasīja, kāpēc tu visu laiku ar to, no kurienes tad tas nāk, tā kā nekur apkārt to nav, un tā taisnība nebija jau arī. Man bija viena vecmāmiņas māsa, kas ir man mīļākā radinieks, ko es bieži pieminu. Viņa bija stingra katoliete. Un viņa ticēja arī ļoti visādiem gariem un velniem un spokiem. Viņai bija arī tāda, teiksim, tradicionālā kaut kāda tāda latvietiskā ticība šo kaut kādām lietām. Viņa tā miksēja to katolicismu ar kaut kādu tādu. Viņa bija kaut kad zīlējusi un pat klientus pieņēmusi, bet tas bija ļoti sen jau. Viņa tagad to nožēlo jau. Tagad es jau viņu pazinu, bet jaunībā vai pusmūžā kaut kad pirms es viņu, pirms es biju piedzimusi, viņā bija pat klientus pieņēmusi. Un viņa tiešām pilnībā ticēja. Ja? Tas ir cilvēks, kas, viņa tā bija augusi un viņa bija vispār, visa viņas tā kā būtība bija ļoti atvērta, ļoti tāda, kāda rietumu sabiedrībā diezgan reti ir, bet varbūt no otras puses tāda, kāda ir tiem sazvērstību teoriju ticīgajiem, ka viņi tiešām viņus var, daļa no viņiem ir, diemžēl, ļoti naivi cilvēki ar varbūt ne to augstāko intelektu. Es teikšu, kā es domāju, ja? Kā man šķiet ir. Jā, būšu atklāta. Ir tie cilvēki, jā, daļa, kuri tik ļoti aiziet ar visiem chemtrailiem un ar visādām, plakanajām zemēm un kādām visādām lietām. Ir cilvēki, kuriem kaut kā intelekts ir tīri ok, bet viņiem ir kaut kādi savi parasti iedomības, tā kā, un tribalisma veida, tā kā uzskati, kāpēc viņi tur iegrimst, bet liela daļa, jā, diemžēl, ir cilvēki, kur, viņiem vienkārši nav tādas kā veselīgas spriestspējas, viņi nonāk kaut kādā veidā tajā vidē, ieķep tur un sāk darboties, jā, un, arī tie cilvēki, jā, diemžēl, viņi turas pie tās savas pārliecības, bet pretīm jebkādiem pierādījumiem. Tās lietas notiek, jā, bet vai jūs esat kāds no šiem cilvēkiem? Vai jums vēl aizvien ir kaut kāds skepticisms? Kas pat man ir? Ko es vienmēr atkārtoju? Ar absolūti vismilzīgāko, cik kaut kāds 99,999 tur var būt, jā, bet es atstāju to kaut kādu sīkāko iespēju, ka iespējams tas viss ir manā galvā, kā var būt, jā. Bet reliģija cilvēku var pasargāt un dot viņam šo veiksmi un attīrīšanos, un tās ir kaut kādas nodarbes, kā piemēram norunāt to tēvreizi katru vakaru, aiziet uz to baznīcu svētdienā, ir kaut kādas kristības un laulības un bēru paražas un šeit svētku svinēšanas un kaut kas tāds. Šīs te reliģijas, viņas bieži tomēr dod cilvēkam kaut kādu aizsardzību noteikti, kaut kādā mērā no kaut kā, ne no visa, protams, jo manā uzskatā no šīm te tradicionālajām ticībām pašām vajag sargāt, bet atkal no otras puses ir lietas, no kurām viņš tīri labi pasargāja, cilvēks ir iekšā tajā egregorā un speciāli, protams, neizaicina un netājas problēmas sev, ja, bet tie cilvēki, kuri vienkārši interesējas un visu laiku kaut ko lasa, un visu laiku kaut ko skatās, un visu laiku kaut ko klausās, un tā kā kaut kā, bet viņi neko nedara. Tā vienkārši nav izdevīga lieta. Pirmkārt, ja jūs neizmantojat to, kas ir jūsu rokās, jo tādēļ, ka pat tās sīkās lietas, pieliktam grīdas mazgājumam ūdenim sāli. Vienkārši sāli, parastāko sāli, pat neapvārdotu sāli. No otras puses, jā, sāles apvārdošana. Es esmu runājis, es esmu devis vārdus. Tur nav nekas jāmāk.
lai panāktu kaut ko drusku labāku nekā vienkārši stāls. Un jūs vienkārši koncentrēties uz to sāli, norunājat tos savus vārdus. Un starp citu, piemēram, kaut kādā latviešu senticības laikos vai ļoti daudz, kur piemēram, Āfrikā vai kur vēl valda šīs tradīcijas. Es domāju, tie cilvēki ilgstoši sēž meditācijās, viņi ilgstoši izkopja savu raksturu, viņi iet transa ceļojumos un viņiem ir izteikta sadarbība ar gariem, viņi redz nezinu ko, viņi spēj zīlēt un pateikt nāko, taču nē. Tas attiec uz kaut kādiem speciāliem raganām, šamaņiem, kādi viņiem tur ir tie speciālisti. Tas attiecās uz viņiem. Parastais cilvēks. Neko pat, godīgi sakot, piemēram, afrikāņu tradīcijās, un tas, kas ir pārgājuši uz Karību reģionu un tur uz Dienvidameriku, viņi pat īpaši nekoncentrējas. Viņiem pat nav tā doma, tā kā, piemēram, neopagānismā, ka ir ļoti tā doma, ka mēs tagad es ielieku to domu, un tas ārējais, ko es izdaru, ir tikai tāda kā, kaut kas, uz ko drusku tā kā koncentrēties. Nē, viņi bieži vien, viņi vienkārši pasaka vārdus, viņi vienkārši kaut ko tur ieliek, viņi vienkārši kaut kam apsien, un tas arī ir viss. Viņi pat neko īpaši nekoncentrēs, tāpēc, ka tā ir šamaņu lieta. Kad ir kaut kas nopietns, tad iet pie kaut kādiem tur zintniekiem, burviem, pie kā tur, jā. Bet viņiem ikdiena piepildīta ar sīkām maģiskām lietām. Viņi nesā kaut ko aizsardzībā, viņi attīrās kaut kādā veidā, viņi piesauc veiksmi kaut kādā veidā. Un viņiem nav vienkārši tā doma, es noteikti izdarīšu kaut ko nepareizi. Ko nepareizi? Tu noskaitīsi kaut kādus svētīgus vārdiņus uz sāls, un tu domā, ka tev no tā kaut kas notiks sliktāk? Nopietni? Vai tu iedegs to sveci un ar to liesmu attīrīsies, un pēkšņi notiks kaut kas slikts? Kā lūdzu izdarot kaut kādas sīkas šādas te pozitīvas lietas, jā? Vai, piemēram, gribētos kaut kādu aizsardzību, bet es saku, bet tev ir visvienkāršākais, ar ko sākt. Tev ir kaut kāds obsidiāna akmens, ko nesā līdzi? Nē. Ja tev, kāpēc? Nezinu, bet ja kaut kas. Kas? Tev ir akmens kabatā. Kas tev no tā notiks? No kurienes rodās šī te absolūtā domāšana, ka pat ar kaut kādiem sīkumiem tomēr ir. Es brīžiem tiešām brīnos, es nesaprotu, ir tiešām tā, ka liekas, es izdarīšu kaut ko nepareizi, es kaut kādus vārdus norunāšu uz sāls, kas ir pozitīvākie vārdi, vienkārši, lai attīrītos, lai aizsargātu sevi, lai kaut kāda veiksme būtu. Un, piemēram, es tos vārdus norunāšu uz to sāli, tad es viņu kaut kur tur izmantošu, bet noteikti notiks kaut kas traģisks, mani apsēdīs. Es domāju, jūs apsēdīs dēmoni, jūs tiešām tam ticiet. Jūs cilvēki, kuriem liekas, ka no visām sinkākajām lietām notiks kaut kas, jums tiešām šķiet, jūs, godīgi sakot, esat tik vareni, ka jūs ar kaut ko darāt, kaut ko šausmīgi pozitīvu, tādu vienkārši pozitīvu, ļoti vienkāršu. Tur vilksiet kabatā akmeni, nesāsiet viņu, varbūt kaut kādā brīdī noksiet viņu saulsē mēnesi staros attīrīties vai ūdenī noskalosiet, ilgsiet atpakaļ kabatā vai somiņā. Jums liekas, no tā jūs tiešām izsauksiet kaut kādus ēlas dēmonus? Jūs domājat, jūs esat tik spēcīgi, ka jūs vispār spējat sev izsaukt kaut kādus ēlas dēmonus? Jūs domājat, jūs esat tik stipri, ka jūs ar kaut ko šādu, pirmkārtām jūs esat tik ļoti ar kaut kādu greizu, kaut kādu pilnīgi domāšanu, kaut kādu pilnīgi greizu enerģiju, kaut ko pilnīgi neaptverami, nenormālu. Tādēļ, ka ja jūs gribat panākt, lai jums obsidiāna akmens attīra un pasargā, un jūs tiešām nekoncentrēties ne uz ko slikti, jums vienkārši ir tas akmens, un jūs pirmkārtām esat tik, gudīgi sakot, jāsaka, tā kā psihiski slimi vai kaut kādi sabojāti, ka jūs kaut ko šaušalīgi sliktu izdarīsiet, un tagad nezinu, kas no tā būs. Vai jūs domājat, ka jums ir tik spēcīgs tas negatīvais spēks, ka pat mēģinot izdarīt kaut ko ļoti primitīvi labu, jūs tomēr, pilnīgi, es nezinu, pasauli jums apkārt sāks grūt.
Vai tiešām šādi cilvēki, kuri tik šausmīgi baidās pilnīgi no vissīkākajām lietiņām, vismazākajām lietiņām, un reizē interesē, un reizē gribās, un reizē, protams, labāk jau, lai kāds cits izdara, ja, bet kā reizē negribas maksāt, jā. Tādā gadījumā samaksā. Tāpēc, ka kas būtu jādara katram praktiķim? Tikko kā, īstenībā, kas būtu jādara jebkuram cilvēkam vēlams, tas visu civilizāciju padarīt labāku, ja? Tā kā, ja katrs to darītu. Viens ir aizsardzība, tas vienkārši, tas nevar nākt par sliktu. Otrs ir attīrīšanās, un trešais ir veiksme. Un ja jūs izdarāt tās mazās lietas, un kādas lietas, jā, es te kaut ko minēju, kaut ko par sauli, kaut ko par obsidiāniem, kaut ko par kaut kādām lietām, nē, es neteikšu vairāk. Man ir apnicis šito vārīties, tāpēc, ka man ir pilns YouTube kanāls ar tām lietām, kuras stāstu. Jūs ejiet atpakaļ, skatāties un meklējiet, un jūs atradīsiet visvienkāršākās lietas, ko jūs varat izdarīt. Ar svecēm, ar sauli, pāris akmeņiem, ar sauli, ar mēnesi, ar kaut kādām visvienkāršākajām zālītēm, kur tur kaut kādās ceļmalās, kur var atrast, ja. Kā jau es saku, ja jūs paši nevirzīsiet savu dzīvi, to virzīs kāds cits. Vai jūs negribat paņemt ar savās rokās tā kā paši savu kaut kādu, visminimalistiskākās lietas, tā kā drusku sev palīdzēt, drusciņu, pacelt sevi drusciņu uz augšu, drusku palīdzēt savai veselībai, drusku attīrīt sevi, drusku piesākt kaut kādu veiksmi, drusku sevi aizsargāt, drusku piesākt pārticību, primitīvās lietas. Bet tās ir ikdienas lietas, tām jābūt ikdienas lietām. Jābūt kaut kam, kas jums ir līdzi, jābūt kaut kam, ko jūs vēlams liekat pie ēdiena. Ja sāli nelietojat, varat apvārdot kaut kādu, jebkādu citu lietu, kaut kādu garšvielu vai kaut ko. Sāls labāk vārdojas, bet būtībā var strādāt arī ar augiem vienkārši. Un var pat apvārdot arī augus. Augi sliktāk vārdojas, jā, bet ja jūs atrodat pareizo pieeju, to varat izdarīt. Un pat bez pareizās pieejas. Pielieciet to lauru lapu tā kā ar specifisko domu, ko jūs gribat, vai kaut kādu to garšvielu, attiecīgi viņas enerģijai, jā. Un vienkārši, tajā brīdī, lai ir prātā, ko tad es īsti to gribu izdarīt. Bet tas arī ir viss, neko vairāk. Un būs labāk. Tiešām būs labāk. Paturiet tās rokas zem krāna, ūdens. Es padevos, ja? Es sāku kaut ko, paturiet tās rokas zem krāna, ūdens, un izjūtiet, kā ūdens spēks ieplūst tā kā jūsos un izmaina jūs, piesaucot tīra ūdens spēku. Un, ja jūs gribat, jūs varat plūdināt projām slikto enerģiju. Man tas nepatīk, es vienmēr iztēlojos, ka man ieplūst šis te ūdens, un transformē visu tīrāku par labāku, un tad plūst tālāk vienkārši. Bet, jā, tā prom pludināšana, tas ir, ko jūs iztēlojaties, ka, teiksim, tas ūdens, kas aizplūst, ir melns un netīrs un riebīgs, un tas viss sliktais aiziet. Viņi var arī tā. Sīkākās lietas. Tad ir jautājums, jūs neticat tām lietām vispār, šiem tad pavisam maziem rituāliņiem. Bet tad, ja nedarbojas sīkumi, kāpēc darbosies lielākās lietas? Lielākām lietām atkal daudziem ir bail, un tās atkal ir bieži vien grūtāk izdarāmas, jā, tur ir vairāk jāmācās, kaut ko ir jāsāk. Bet kur rodas tas tukšums, ka cilvēki it kā tic, bet reizē neko nedara? Dažreiz tas varētu būt, ka, teiksim, ir visu laiku slikti, un cilvēks kaut ko dara, un pilnīgi nekas nekļūst labāk. Ir tik daudz negatīvās enerģijas, vai izsevišķi cilvēkiem mentālās veselības problēmas. Izsevišķi, ja viņiem jau ir nopietnas slimības, kā depresija, bipolārie traucējumi, kaut kādas. Tas diemžēl, tas ļoti bojā dzīvi, jā, tā kā ārkārtēji trauksme, panikas lēkmes. Ja ir tāds mentālais stāvoklis,
Ir šādiem sīkumiem būs ļoti grūti kaut kādā veidā galā, bet viņi nenāks par sliktu. Viņi nenāks par sliktu. Un jūs ar kaut kādām vienkāršām lietām, ar kaut kādu pastīšanos sveces liesmā, lai tur, teiksim, iesūtot iekšā to negatīvo enerģiju un tu paņemot viņu atpakaļ, ja caur šo uguns liesmu transformētu, ja? Vai tas ir sliktāks laika pavadīšanas, teiksim, 5 minūtes, jūs sūtat to tā kā negatīvo, no kā es gribētu atbrīvoties tajā, teiksim, parasti izmanto baltu sveci, ja, tā kā, un iztēloties kā tā baltā attīrošā liesma, viņu tur attīra, un tad jūs viņu ievelkat atpakaļ sevī jau transformētu un labāku. Tas 5 minūtes būs sliktāk pavadīts nekā 5 minūtes pabakstot tiktaku. Burtiski 5 minūtes. Kaut kā tiktok pabakstīt laiks būs, jā. Un tas nebūs bīstami. Laikam tas jums būtībā pūdēs smadzenes. Un jūs zinat, ka tā ir. Brainrots, kā to sauc, ir pilnīgi reāla lieta. Bet tās 5 minūtes pasēdēt ar to sveci, 5 minūtes paturēt rokās to granīta akmeni, lai sevi nostiprinātu, koncentrējoties uz šo te granīta spēku. Tās runas par to, ka nav laika, tās arī ir pilnīgas atrunas. Tāpēc, ka telefonu spaidīt vienmēr jums būs laiks. Bet tie, kam ir bērni, es cik skatos uz cilvēkiem, kam ir bērni. Telefons rokā un uz priekšu. Paturēt rokā akmeni un koncentrēties uz to, lai jūs ienākt šis spēks vai aizsardzība, vai ko jūs tur vēlaties, ja tā kā visādi šie sīkie paņēmieniņi. Tas kaut kā pēkšņi pa grūti. Bet to var izdarīt arī bērnu klātbūtnē. Jūs varat piestīt bērnus un turēt rokā to akmeni un bišķi pakoncentrēties, viņu padomāt par to. Jūs varat vienkārši mazgāt rokas, jebkurā brīdī, rokas mēs mazgājam dienas laikā un izmantot to ūdens spēku. Tur pat nevajag vairāk laika. Vienkārši apzinātība ar apzinātām lietām, apmaisot ēdienu. Jūs gatavojat ēdienu, jūs viņu maisat, un tajā tā kā papulkstenim kustībā, kā jūs maisat, un pamēģināt apmaisīt tieši 9 reizes kādā brīdī. Un pie katras no šīs te maisīšanas reizēm pasakiet vārdu pārticību. Baigi grūti, jūs tāpat viņu maisat. Grūti pateikt to pati, nē, laikam jau ir ļoti grūti. Šis ir, tāds kā uzbraukošs, nejauks video, es ļoti labi apzinos, bet man ir tā, ka man nolaižās rokas. Kad cilvēki man tiešām, viņi prasa visu laiku kaut ko, un es saku, bet tu dari vismaz tās mazās lietas? Nē. Un tad ir kaut kāds atrunas, man bail, ka es nezinu, ko izdarīšu. Es nezinu, to apmaisīs, tā kā, sakot vārdu pārticību, bet neko baigi neburoties, tā kā to zupu 9 reizes, ko tev nav, tas neiztērē to vairāk laiku, nekā ja tu vienkārši to zupu maisītu. Tas neiztērē pat vairāk laiku. Jau varētu darīt visu mūžu, un tev nekas nepaliktu mazāk. Nekas nepaliktu mazāk. Vai mazgājot rokas koncentrēties uz to, ka tā enerģija attīrās. Atkal jums nekas nepaliktu mazāk. Ne laiks jums tiktu iztērēts. Jūs tāpat tās rokas mazgājat. Kur ir tā absolūtā nevēlēšanās neko darīt? Un pīkstēšana, ka kaut kas tur nav un kaut kas tur bīstams un kaut kas tur tas un šitāds un visāds atrunas, es burtiski nesaprotu. Es tiešām nesaprotu. Kur ir tā problēma? Jūs skatē varētu to visu darīt tūšlietā, pilnīgi bez jebkādas jēgas, bet jūs neko nebūtu zaudējis dzīvē. Jūs tikai vienkārši atkārtot, būtu koncentrētos uz kaut ko pozitīvu, ja jums tās skotāji psiholoģiski domas pavērstos tajā virzienā, kā saka, kur mēs tā kā koncentrējamies uz to mums vairāk iet. Atgādināt sev, ka es gribu to attīrīšanu, es gribu to pārticību. Un tas kaut kur galvā griežās, labāk ir katreiz griezt pa galvu tā kā, piemēram, mazgājot rokas,
ai, kā es tur kaut ko sliktu pateicu, ai, kā tā slavenība tur dīvaini izšķīrās un kaut kādas bezjēdzīgas domas, kas bieži griežās pa galvu. Bet tajā brīdī vienkārši pakoncentrēties kaut ko labu. Kāpēc tas ir tik grūti un kāpēc cilvēki tik šausmīgi pretojas tām lietām? Es esmu paskaidroju komentāros. Tāpēc, ka es varu godīgi pateikt, es nesaprotu. Tur ir kaut kāda psiholoģija, ko es nesaprotu. Jo darīt kaut kādus garus rituālus, ja cevišķi, ka kaut kāds mancil vajadzīgs jāpēr, kaut kas laiks jātēr, es saprotu, jā, jums liekas, tas nav strādājis, jums nav enerģijas, nogurums, ok, labi, jā, bet tie sīkumi. Kāds ir vismazākais iemesls viņus nedarīt? Ir kaut kāda apvainošanās uz visu pasauli, kas kaut ko vienreiz izdarīja, man nekas nesanāca, un tad es apvainošos un neko nedarīšu. Tas ir. Nezinu, pasakiet man, kāpēc jūs nedarat lietas. Un kāpēc jums ir tik šausmīgi bail, ka kaut kas slikts notiks, bet tad, ja jūs absolūti vēršaties tikai pie kaut kā ļoti, ļoti vienkārši, ļoti pozitīvi. Kas būtībā ir, piemēram, kā novēlēt cilvēkam veiksmi. Pēc tam jūs novēlat paši sev veiksmi ar to. Ja es pateikšu, es vēlu sev veiksmi, man kaut kas notiks no tās līdz, tak nē. Un ja es, piemēram, to darīšu, iededzot tur sveci un bišķi pakoncentrējoties tev veiksmi, maģija, kaut kas var notikt. Ja es parunāšu kaut kādus pozitīvus, labus vārdiņus uz salu un pēc tam likšu viņu klāt savu pēdienu vai piemēram, manas ūdenim, kādā veidā kaut ko sliktu var izdarīt? Jūs man varat izskaidrot, kādā veidā kaut kas slikts var notikt. Kas kā? Kur? Man vārdi trūkst, godīgi sakot. Es vienkārši totāli nesaprotu. Un, ja jūs gribat sasniegt kaut kādas lielākas rezultātus, tas ir tas, ar ko ir jāsāk. Ar ikdienas tāpatās kā ar svaru zaudēšanu, tāpat kā ar veselīgāku dzīvesveidu, tāpat kā ar kārtīgāku māju, tie ir ikdienas ieradumi, kas ir jādara visu laiku. Tas ir dzīvesveidu pārmaiņšana, tas ir tā grūtība. Bet bieži vien tas pat, neprasa pat vairāk laika. Vai arī tas prasa būt tiešām 5 minūtes dienā. Bet kaut kā vienalga nav. Tur ir tā psiholoģija, ka vienkārši es varu saņemties tur uz vienu atsevišķu rituālu, bet tā kā katru dienu kaut kādu maziņu, kaut kādu koncentrēšanos to rezultātu, ko es gribu, es tā kā nespēju vienkārši. Jo man tā nav, es spēju. Es daru tās lietas. Nē, man vienmēr dzīve nav bijusi perfekta, bet ja es tās lietas nedarītu, es tiešām uzskatu, ka tā dzīve būtu sliktāk. Tādēļ, ka tie cilvēki, kuri neaizsargājas, neatīrās, nedara visu šīs lietas, viņi zaudē visi. Viņi visi zaudē. Kaut ko viņi varētu dabūt. Un varbūt, ka tas kopumā neizmaina viņu dzīvi par ļoti lielu daudzumu, kā lai to pasaka, jā. Bet tur būs kaut kas. Un tā uzmanība no gariem, viņa saglabāsies. Jūs sākat, jums parādās tā interese, jūs kaut ko pamēģināt, viss, jūs esat iekšā. Jums pievērsies uzmanība, un tā uzmanība būs dažāda. Un tā uzmanība arī var būt ļoti negatīva. Tādēļ aizsargāšanās ir tas, kas būtu nepieciešams, bet arī jebkurām. Pasaule nav nekāds roždārs, te ir, es vienmēr saku, nevajag baidīties no maģijas un vajag darīt, bet tur tā liek, vajag darīt pozitīvās lietas. Tāpēc, ka jūs kaut kur iesiet kaut kādā negatīvā un kaut kādā tādā veidā, protams, ka jūs ir sūdi savārīt un ļoti iespējams, ka jūs to izdarīsiet. Man arī tā ir bijis. Bet jā, man kaut kas nelīmējas, tādēļ, ka man vienkārši nav tāda veida domāšana, ka var būt iespējas kaut ko darīt, bet tad vienkārši cilvēki nedara un viss.
Bet tāpat kā ar savu mentālās veselības kaut kādu sīko lietu sakārtošanu, lai būtu vieglāk, tas ir ar to saistīts. Kā liekas, tik ļoti, ļoti vienkārši, tik daudz ko var izdarīt. Ļoti dīvaini, ļoti dīvaini. Bet es vienkārši iesaku ievest savā dzīvē šīs nelielās dažas lietas. Un pastīties, vai tiešām nav tā, ka kaut kas tomēr tā kā pagriežas uz patīkamāku pusi. Un pat ja nē, vai nav vienkārši patīkamāk tomēr darīt tās lietas. Pasēdēt, skatoties sveces liesmās, nezinu, kāds var nepatikt. Kāpēc vienmēr jāskatās tie telefona ekrānā? Kāpēc nevar pastīties sveces liesmā? Kāpēc nevar paburzīt rokās akmeni? Tas ir tik ļoti nepatīkami, kā turēt rokās telefonu. Nesaprotams lietas. Bet aizdomājieties par šo man nīgro un iespējams aprobežot, iespējams man tiešām kaut kas galīgi prātā nestrādā. Iespējams kaut ko pilnīgi nesaprotu. Laikam, es domāju, ka tā ir. Bet es tiešām no sirds vienkārši tā kā dalos ar to, kas nesaprotu.